Tā, sveiki visiem! Sāksim pamazām tiešraidi, 2 minūtes pāri 5. Un domājams, ka saslēgsies vēl cilvēki. Tā, sāksim kā parasti ar aktualitātēm un pēc tam atbildēšu uz jautājumiem. Aktualitātes. Šodien Domas sēdē izskatījām iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu par Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldi un tās darbības uzlabošanu. Tad jau pirms iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma saņemšanas bijām uzsākuši pārbaudi. Tas saistīts arī, protams, ar manu oktobra rīkojumu, ka mēs pieprasījām šos finanšu datus. Un padomnieki citīgi ir skatījušies tiem cauri, vērtējuši un saskatījām dažādas tādas, varbūt nevisai saimnieciskas darbības, kā rezultātā arī ir tā teikt, iepriekšējais NIP vadītājs neturpina šobrīd darbu un ir iecelts pagaidu valdes locekle. Praksē, dzīvē, tur tā situācija ir jākārto pamazām. Tā kā es aicinu arī iedzīvotājus būt saprotamiem arī pie manas mājas. Sētnieks tagad pēc sniega nav bijis pāris dienas. Tāpēc es ceru, ka neceru, bet es ticu, ka tā situācija diezgan ātri uzlabosies. Bet jādod laiks arī pagaidu valdes loceklē iestrādāties, un mēs arī drīzumā izsludināsim konkursu uz jaunu valdes locekļa amata vietu. Vēl es varu informēt, ka esmu vērsies arī attiecībā uz vienu gadījumu ar iesniegumu valsts policijā par to, ko mēs konstatējām šajās te finanšu datus pārbaudot un saistīto informāciju, un arī ir ierosināts krimināla process. Tā kā ceru uz valsts policijas sekmīgu darbu izmeklēšanā. Tad vēl šodien Domas sēdē bija lēmums par to, ka mēs ārstus un rezidentus iekļāvām sarakstā, kas var pretendēt uz pašvaldības dzīvokļiem. Tur mums bija iebildumi par to, ka mēs neesam pareizi darījuši, izslēdzot viņus no zemo īres cenu mājokļiem. Bet tas lēmums jau tika pieņemts iepriekšējā Domas sēdē, un es to arī skaidroju, ka tas saistīts ar to, ka ārsti faktiski dzīvē pelna vairāk un pārsniedz šos griestus, kas ir noteikti Minskamata noteikumos, kad var pretendēt uz šo zemu īres cenas mājokli. Un tad faktiski, lai arī tajā sarakstā viņi bija, bet reāli dzīvē šie kriteriji netika izpildīti, un to uz tiem dzīvokļiem pretendēt nevarēja. Tāpēc arī šāds lēmums, un mēs strādāsim savukārt pie tā, lai paplašinātu šo pašvaldībai pieejamo dzīvokļu klāstu, lai mēs varam piesaistīt šos speciālistus, kas ir ļoti, ļoti nepieciešami pilsētai, lai izglītības pakalpojumi, tātad pedagogi, sociālie darbinieki un ārsti, lai ārsti un rezidenti un medicīnas darbinieki, lai mums varam viņus piesaistīt kolektīvus speciālistus un nodrošināt pilsētā ļoti labu līmeni šos pakalpojumus. Tad vēl šodien bija 2 lēmumi saistībā ar telpu piešķiršanu sabiedriskā labuma organizācijām. Un vienā gadījumā tātad tika pieņemts lēmums par ēkas skolotāju ielā 8 nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jelgavas senioru biedrībai un par senioru biedrības iepriekšējām telpām, kas ir Dobeles ielā 62A. Tātad tās tika nodotas Jelgavas bērnu fondam, kurš ir jāuzslavēt par to, ka ir saņēmuši ļoti lielu finansējumu no Eiropas fondiem. Un tātad pašvaldība savukārt nāk pretī un iedod šīs telpas, lai bērnu fonds var
kolektīvi sniegt šo pakalpojumu bērniem. Un vienlaikus arī Jelgavā ir vēl viena organizācija, atbalsta un attīstības centrs kopā, kas arī ir saņēmuši šādu līdzīgu lielu finansējumu. Arī tepat Krišāņu Barona ielā blakus kultūras namam arī nodrošina šos pakalpojumus bērniem ar īpašām vajadzībām. Tā kā liels prieks, un Jelgava kļūst par tādu aizvien attīstītāku vietu sociālo pakalpojumu pieejamības ziņā. Liels paldies šīm abām organizācijām, ka viņas tik aktīvi darbojas. Un arī mums pavērsās domas sēdē tāda debate, vai pašvaldībā ir viss jānodrošina nevaldības organizācijām. Skaidrs, ka, protams, tāds tas uzskats nav, jo labas un stipras biedrības un citas organizācijas, viņas spēja pašas darboties, piesaistīt vai ziedojumus, vai kaut kādus ārējo fondu naudas, ārējo finansējumu projektos, lai sasniegtu dažādus savus mērķus. Tas, līdz ar to mēs kā pašvaldība ejam pretī ar telpām un arī paredzēsim NVO fondā vairāk līdzekļus. Daļa no tiem būs, protams, vērsti uz šī NVO nama darbības nodrošināšanu. Bet es ceru, ka kaut kādos ārējos fondos, projektos arī turpmāk varēs piesaistīt līdzekļus, lai mums nav jāsadz viss šī uzturēšanas nauda, bet lai mēs varētu to pašvaldības daļu samazināt nākotnē. Tā kā es par šo tēmu runāju, redzu uzreiz vienu no jautājumiem, ka seniori tur būs vieni. Protams, tā nav taisnība. NVO nams tieši nozīmē to, ka mēs efektīvi izlietojam šīs telpas kopumā. Efektīvi izlietojam šīs telpas, un ja senioriem liela daļa aktivitātes ir pa dienu, tad viņi varēs ļoti dzīvīgi piepildīt šīs telpas tajā laikā, savukārt vakaros, kad cita veida biedrības, piemēram, apkaimes biedrības vai jebkura cita veida biedrības, kas darbojas, bieži vien satiekas pēc darba, tad šajā laikā atkal būs telpas pieejams citām, ne tikai biedrībām, arī nodibinājumi ir aktīvi, kas darbojas Jelgavā, un arī reliģiskās organizācijas ar sabiedriskā labuma statusu varēs šīs telpas izmantot. Tad nākamais, par NVO fondu vēl pabeidzot, mēs esam vienojušies pārmaiņu komandas ietvaros, ka tas finansējums šogad tiks faktiski trīskāršots uz to, ko reāli var pretendēt biedrības. Un šobrīd vēl mēs strādājam pie nolikuma kritērijiem, bet drīz, es domāju, drīz uzreiz pēc budžeta apstiprināšanas mēs arī varēsim publicēt šo nolikumu. Atgādinu, ka budžetu mēs plānojam apstiprināt 12. februārī domas sēdē. Vēl viens šodien pieņemtais lēmums bija saistīts ar, patiesībā 3 lēmumi saistīti par 4, ja tā paskaita, saistībā ar plānoto mobilitātes punktu attīstību. Tad viens bija par zemes nomas līguma grozījumiem ar Jelgavas tirgus attīstītāju, kas ļauj pašvaldībai turpmāk pašai īstenot, atgūt kontrolē daļu zemes un pašai īstenot šo mobilitātes punktu projektu. Attiecīgi šodien pieņēmām lēmumus gan par šī projekta iesniegšanu, gan arī grozījums investīciju plānā saistītos, un papildus vēl nāca lēmums par projekta iesniegšanu saistībā ar projekta iesniegšanu par mobilitātes šo punktu attīstīšanu pie cukurfabrikas dzelzceļa stācijas. Ko tas nozīmē dzīvē? Pie cukurfabrikas mēs plānojam tuvumā
apmēram 200 autostāvvietas un velonovietnes, un šajā projektā vienlaikus ir paredzēts arī paplašināt autobusiem gaidīšanas vietu, lai veicinātu pilsētas autobusu savienojamību ar dzelzceļu, kā arī izveidot visdrīzāk regulētu krustojumu aviācijas un Garozas ielas krustojumā. Ir ierosinājumi arī par apli šajā vietā, bet pavērtēsim. Pirmās prognozes bija tādas, ka īsti tur pēc standartiem mēs to nevaram izdarīt. Un savukārt pie dzelzceļa stacijas šīs mobilitātes punkts paredz, tas projekts paredz autobusu piestātņu izveidi un arī daudzstāvu autostāvvietas izveidi esot tajā teritorijā, kur jau tagad atrodas pašvaldības autostāvvieta. Un dzīvē tas nozīmē vienkārši, ka esošai stāvvietai mēs piebūvējam klāt vēl 2 stāvus. Cerams, ka šos projektus apstiprinās, ir visai liels cerības, jo finansējuma apjoms pieejamais ir diezgan ievērojams šajos fondos, tāpēc arī gaidīsim šos projektu apstiprinājumus un tad uzreiz rīkosimies tālāk. Tad bija jautājums par privātajām sporta biedrībām. Basketbola skola Zemgale gaidīt pretimnākšanu no pašvaldības. Šajā aspektā es varu pastāstīt, ka saistībā ar budžetu ir plānots mainīt šos nosacījumus skolu sporta zāļu iznomāšanai. Protams, padarīt vienādi šos nosacījumus visiem, jo šobrīd mēs piedāvājām, piemēram, sporta halē Mātera ielā bija paredzētas atlaides tieši sporta klubiem, kas nodrošina treniņus jauniešiem, bērniem. Un tas, ko mēs plānojam, ir vienādot šos nosacījumus pašvaldības telpām. Vienalga, vai tā ir skolas sporta zāle vai kāda cita pašvaldības telpa, ir vienādi nosacījumi attiecībā uz šo telpu iznomāšanu, un tad attiecīgi tas arī būtu kā atbalsts arī privātajiem sporta klubiem. Tā. Skatos vēl jautājumus, kas bija ienākuši iepriekš. Jā, manuprāt, bija jautājums par policistiem skolās, pašvaldības policistiem. Tad tur vēlreiz atkārtošu, jau iepriekš esam par to runājuši, bet vēlreiz atkārtošu, ka dzīvē praktiski lielā daļā skolu šīs vakances tāpat nebija aizpildītas. Un arī tā praksa citās pašvaldībās rāda, ka no šī principa mēs ejam prom un nodrošinām vienkārši ātru reaģēšanu gadījumos, kad pašvaldības policijas klātbūtne nepieciešama, tad vienkārši tā tiek izsaukta, ātri ierodas. Manuprāt, diezgan veiksmīgi līdz šim tas darbojās. Tad, piemēram, mēs nevaram pārspīlēt šo pašvaldības policijas klātbūtni, jo reāli dzīvē tas pašvaldības policists nevar novērst tās konflikta situācijas, arī tā, kas ir izskanējusi publiski par Pārlielpas pamatskolu. Skaidrs, ka to situāciju nenovērstu tas, ja pašvaldības policists sēž lejā blakus dežurantam vai kā dežuranta vietā. Tāpēc tie mehānismi, kā mēs varam uzlabot šo drošības situāciju, ir citi. Tā, ienācis jautājums, vai ir iespējams pilsētu nodrošināt ar dežūra ārstu? Īpaši aktuāls varētu būt brīvdienas svētdienās, kas samazinātu noslodzi arī slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Noteikti tas ir apsverams risinājums. Es zinu, ka darbojas ārpus tā ierastā ģimenes ārsta darba laika, darbojas arī šis valstī ģimenes ārsta konsultīvais tālrunis. Ļoti, ļoti aicinātu to izmantot. Esmu arī pats kaut kādus 2 gadus atpakaļ izmantojis situācijā, kad prasās mediķa padoms un var tiešām tikai labākos vārdus ieteikt arī
protams, ja ir tāda situācija, tad izmantojam. Savukārt, ja tā situācija ir neatliekama tiešām un tāda bīstama vai kāda, tad, protams, Jelgavā darbojas slimnīca un tās uzņemšanas nodaļa un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, ja, tā saucamie ātrie, kā, manuprāt, šīs situācijas jau šobrīd diezgan veiksmīgi var risināt. Bet ir jautājums, ka jauniebraucējiem Jelgavā ir grūti atrast ģimenes ārstu. Šo noteikti būtu jāpēta sīkāk, jo, cik es zinu no, teiksim, savu pazīstamo cilvēku viedokļiem, tad šāda problēma ir, piemēram, Rīgā. Un man vairāk zināmie cilvēki, kas ir faktiski dzīvo Rīgā, ir tieši pierakstījušies Jelgavā pie ģimenes ārstiem tikai tāpēc, ka Rīgā tas nebija iespējams kaut kur saprātīgā apkārtnē. Noteikti varam papētīt, panalizēt, ja ir kaut kāds konkrēts gadījums, varbūt variet atrakstīt man e-pastā, kur tā problēma ir, bet principā līdz šim es nebiju dzirdējis šāda veida jautājumu, iebildumu. Ja tā problēma ir, risināsim, bet es domāju, ka tad droši vien jāiedziļinās mazliet vairāk, nekā tikai pirmo reizi izdzirdot par šo problēmu šobrīd. Tā. Vai krustojumā pie Jelgavas hoteļa nevarēs nogriezties pa kreisi uz baseinu pusi? Tā, tad šeit es precīzi no galas neatcerēšos, bet Satiksmes kustības drošības komisija ir jau kādu laiku apakaļ pieņēmusi lēmumu izmēģināt, kā šāds ierobežojums varētu strādāt. Vakaros, manuprāt, no 5 līdz 7. Bet es negribu samaloties. Noteikti būs kaut kāda relīze un precīzāka informācija par šo laiku. Jā, bet tas tiks testēts, pārbaudīts, vai šādā veidā to satiksmes plūsmu nevar uzlabot. Izmēģināsim, un tad vērtēsim rezultātus un skatīsimies, vai to atstāt ilgtermiņā vai atgriezties pie esošās situācijas. Manuprāt, tur būs kaut kāds stunda no rīta un pusotra stunda vakarā, lai mēģinātu uzlabot plūsmu pāri tiltiem, ātrāk novirzīt satiksmi. Pārvilkts Pabsenā 18 gadu vecumu sasniedzis skolēns tiek uzskatīts kā pieaugušais. Kāpēc? Jā, te atkal būtu nepieciešama sīkāka informācija. Normāli, man liekas, mēs regulējumā pārsvarā gan sociālo pabalstu jomā, gan izglītības jomā uzskatām, ka, teiksim, arī 18 gadu vecumu sasniedzis bērns, ja viņš turpina mācīties vai turpina studēt, parasti tad uz viņu attiecas tādu pašu noteikumu kā uz 17 gadu vecu jaunieti, kurš turpina kurš vienkārši mācās. Tāpēc te noteikti būtu jāpavērtē, arī varbūt varētu mazliet precizēt, kas tas ir pa gadījumu, vai tas ir gadījums, ja iet peldēt ārpus skolas. Jā, gribētu to saprast mazliet cīkāk. Tā, jautājums par Tā, nākamais jautājums bija par suņu pastaigu laukumu centra pusē. Vai varētu izveidot suņu pastaigu laukumu centra zonā tādu pašu kā Ganību ielā un Atmodas ielā? Es teiktu, ka noteikti varam to skatīties, vērtēt vai kādā parkā vai kaut kur citur. Man ļoti sirsnīgs ieteikums šobrīd, skatot budžetu, mums šāds ierosinājums nebija un neesam tieši to paredzējuši, bet būs palielināts šogad finansējums līdzdalības budžeta projektiem. Tāpēc es aicinu šādu ierosinājumu iesniegt līdzdalības budžetā un, manuprāt, varētu būt populārs un gūt atbalstu, jo tiešām kāpēc ne? Teritorijas mums centrā ir pieejams pašvaldības un šāds suņu pastaigu laukums tiešām varētu būt. Tad vēl viena lieta, ko es gribētu skart. Jā, man liekas, šobrīd neredzēju cits jautājums. Tad es gribētu parunāt vēl vienu lietu, ko es minēju arī sarunā ar domes un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, gan par budžeta aktualitātēm, gan citām lietām. Es gribētu parunāt pēdējā laikā
tie, kas ir īpaši atrodas Facebookā, jūs jā, šajā platformā, kur mēs šobrīd sarunājamies, var redzēt, ka rodas visādas jaunas lapas ar politisku piestienu, un man īpaši tur, var teikt, zināmā mērā uzjautrina pat daži ieraksti, piemēram, par mūsu izpildirektoru jauno, kas darbojas, drīz jau būs 2 mēneši. Tur bija tas baumas izplatīts, ka viņa iespējams kaut kādu mammas draudzeni ir kaut kur iecēlusi amatā Nīpā, kas ir pilnīgi, manuprāt, pilnīgs absurds. Un viņa nepazina nemaz šo cilvēku. Kaut kāds pāris nedēļas iepriekš, pirms tika pieņemts lēmums par iecelšanu, Nīpa pagaidu valdes locekļa amatā un arī par kaut kādu līgumu slēgšanu notiktu ar kaut kādiem savējiem uzņēmumiem. Man gribas teikt, ka šie ir tādi ļoti tādi zaļi domu gājieni, jo iespējams, ka ja iepriekš ir darīts tā, ka amatos ir iecelti savi radinieki un slēgti līgumi ar savējiem, tad varbūt tā iekšējā domāšana ir tāda, ka mēģina to attiecināt arī uz citiem. Bet, es varu teikt, tas ir absurds. Mēs strādājam godīgi, maksimāli atklāti, uzklausām cilvēkus, mēģinām risināt problēmas. Nekādu savējo bīdīšanu nekur nenotiek, visur būs atklāti konkursi. Un tiešām izvērtēsim labākos kandidātus visiem amatiem. Un tāpat attiecībā uz iepirkumiem, mūsu mērķis, lai iepirkumi ir maksimāli plaši, lai iespējami daudz pretendentu tur piedalās, lai mēs varam izvēlēties vienmēr labāko piedāvājumu. Un vismaz vairākās jomās esmu skatījies pēdējā laika iepirkumus, un tur man priecē tas, ka varam redzēt, ka tur ir nevis 2 vai 3 kandidāti vai 1, bet ka tur ir 8, 9, 10 dažreiz pat piedāvājumi. Tas man rada tādu prieku un pārliecību, ka mēs varam dzīvot aizvien labākos konkurences apstākļos Jelgavā un tikt pie tā labākā piedāvājuma turpmāk. Tā, jautājums. Es skatos no tiešraides jautājumiem bija ierosinājums par teritoriju pie Lielās ielas 37 mājas. Es pieņemu, ka tas saistīts ar to suņu pastaigu laukumu. Jā, iespējams tā teritorija, vai jūs varat skatīties līdzdalības budžetam, attiecīgi skatīties arī citas pašvaldības teritorijas. Kadastrs ar LV pieejamā karte ir ļoti laba, kur parāda, kas ir īpašnieks, vai tā ir juridiska persona vai fiziska persona. Un tur, kur jūs redzēt īpašnieks pašvaldību, tad šīs teritorijas ir faktiski gan arī visas pieejamas, lai iesniegtu tām līdzdalības budžeta projektus. Vēl vienīgais aicinātu, pirms jūs sniedzat un tā nopietni plānojat taisīt šo projektu, vajag pakonsultēties pašvaldībā, vai mēdz gadīties, ka tur apakšā ir kaut kāds aizsargu joslas vai mazums tur iet kaut kāds ūdensvads, kuram nevar būvēt kaut ko pa virsmu. Varbūt visādi šādas situācijas vai gāzes vads, bet principā pamatā skatieties pašvaldības teritorijas un pirms tam aicinu pakonsultēties pajautāt pašvaldības speciālistiem, vai šajā teritorijā nav kaut kāda ierobežojuma, kur jūs plānojat to projektiņu iesniegt. Tā. Jā, un es redzu arī to, ko es iepriekš sāku runāt par šiem sociāliem tīkliem, varbūt nepabeidzu to domu, ka, manuprāt, tur bija izplatītas dažādas absurdas par dažādām lietām, arī par mūsu sociālo uzņēmumu BMK Rokskola. Tas, ko es gribu teikt, ir, ka šādas lapas droši vien tuvojoties saimnes vēlēšanām paliks aizvien vairāk. Mans aicinājums ir maksimāli viņus ignorēt, nelasīt, nepievērst viņām uzmanību, variet nobloķēt arī šos kontus vai nomutēt, jo nav nekāda, tur tiešām tiek sacerējumi visādi izdomāti un balstoties, kā es minēju, savām pieredzēm ar savējo iecelšanu amatos un vēl visu kaut ko.
BMK gadījumā sociāls uzņēmums pieteicās apsaimniekot pašvaldības teritoriju, ar laiku to labi iekārtot. Tā kā es te vispār neredzu, tas mums kā pašvaldībai nāk tikai par labu. Mums vairs nav jātērē līdzekļi šīs teritorijas kopšanai. Ja kāds cits vēlas uzņemties un kopt pašvaldības teritoriju, laipni aicināti, gaidām jūsu iesniegumus, tikai priecāsimies. Tā kā tas lielais secinājums tiešām šis te ar iezaļinātās lapas un baumu lapas mēģiniet ignorēt. Mums informācijas gūzma tāpat pietiek pasaulē un ir grūti bieži vien atlasīt to kritiskā domāšanas veidā, atlasīt to svarīgo un pareizo, tāpēc vēl jau vairāk šādām politiskām baumu lapām. Mans aicinājums ir vienkārši viņus ignorēt un nepievērst uzmanību. Tā. Jautājums par vai tiks turpināta tiltu celtniecība pāri Lielupē. Es pieņemu, ka tas ir domāts šis ziemeļu šķērsojums, kur vienā pusē ir Loka maģistrāla, otrā pusē Atmodas iela. Tad šeit esmu iepriekš jau atbildējis to jautājumu, bet īsumā jāsaprot, ka šīs tilta izmaksas ir, manuprāt, 150 miljoni eiro. Tas ir vairāk nekā viens Jelgavas budžets, no kura ir jāuztur visa pilsēta. Līdz ar to skaidrs, ka mēs kā pašvaldība, kā pilsēta nespēsim paši nofinansēt šī tilta būvniecību. Tas ir iespējams reāli tikai tad, ja valsts saskatīs vai drošības ziņā vai kaut kādas uzņēmējdarbības attīstības ziņā, ka šāds tilts ir vajadzīgs arī valsts kopējā redzējumā un piešķirs tam vai valsts budžeta vai iedalīs tam Eiropas fondu finansējumu. Bet, ja tas nenotiek, tad vienkārši godīgi sakot, no pašvaldības budžeta to realizēt ir faktiski neiespējami. Bet mēs, protams, strādāsim ar valsti, skatīsimies, kāds ir valsts redzējums. Mēs redzam, ka šobrīd valsts virzās tajā virzienā, kas ir šis Via Baltica ceļa posms, protams, Ķekavas apvedceļš, Iecavas apvedceļš, Bauskas apvedceļš tālāk ir plānos. Līdz ar to runāsim ar vadošajiem politiķiem valstī, skatīsimies, vai mēs šo nevaram padarīt par vienu no prioritātēm. Tā. Tad pie reizes, cik mēs sākām runāt par tiltu, pamanīju vēl vienu infrastruktūras jautājumu, kas notiek Brīvā laukumā Loķiku maģistrāles un aviācijas ielas krustojumā. Šo jautājumu saņēmu jau nedēļas vidū, kaut kad pirmdien, manuprāt, nedēļas sākumā. Un apskatot, starp citu, kurš var apskatīties bis.gov.lv, kur ir pieejama visa informācija par izdotajām būvotļaujām, tad mēs varam redzēt, ka jau 2022. Gadā ir izdota būvotļauja tirdzniecības centra būvniecībai šajā vietā. Tāpēc ļoti iespējams, ka šis projekts tiek realizēts. Jā. Un tad redzu papildu jautājumu, ka bija jau pat projekts. Tad es varu izstāstīt, ka ir tam par lielo tiltu, ja mēs runājam par ziemeļu šķērsojumu, projekts tur nav. Tur ir bijis IVN šis izvērtējums veikts, un arī ir daļa no Natura 2000 teritorijas tieši zem tā tilta trases paredzētās pārcelta tālāk uz lidlauka pusi pie upes malā, proti pārcelt šī Natura teritorija. Līdz ar to teorētiski mums visi nosacījumi būtu gatavi, lai varētu vienkārši sākt projektēt un veikt būvniecību, bet tas ir tīri finansējuma jautājums. Nav nekāds projekts bijis, kur ir kaut kāds finansējums šim paredzēts. Līdz šim vienkārši ir iztērēta nauda tai IVN daļai, un tas ir padarīts, viss kārtībā, bet tālāk tur bez tāda ļoti nopietna signāla no valsts ir skaidrs, ka mēs pašvaldība pati viena nespēsim to īstenot. Tā. No pieredzes jautājums par pašvaldības sociālās dzīvokļos dzīvošiem cilvēkiem, kuri tātad ne tikai neiesaistās teritorijas sakopšanā, bet pat kaitē, mēslo, traucē. Jā, šādas sūdzības dažas pēdējā laikā ir saņemtas, kur, piemēram, ir
redzams jau no balkona situācijas vai kaut kādu citu apsvērumu dēļ, piemēram, prusaki vai citas lietas, kas no šādiem dzīvokļiem nāk ārā, tā ir nopietna problēma. Vismaz atsevišķos gadījumos iekrītu. Te mums tiešām jādomā kaut kāds jauns instruments, jo, ja šī īres maksa tiek nosakta, mums kā pašvaldībai īsti nav nekāda juridiska iemesla kaut kādā veidā šos cilvēkus ietekmēt šo viņu dzīvesveidu, bet noteikti tādam vajadzētu būt, jo antisanitāri apstākļi nebūtu pieļaujami šādos pašvaldību dzīvokļos un arī sociālajos dzīvokļos. Tāpēc piekrītu, tā ir problēma. Domāsim, skatīsimies, kā mēs varam to risināt. Tā. Situācija ar jauno tirgu pie stācijas. Es jau minēju saistībā ar šo mobilitātes punktu izveidi sākumā. Stāstot par šiem projektiem, šobrīd sarunās ar attīstītāju viņi ir minējuši, ka viņi kā tādu reālu risinājumu redz šī gada maiju. Arī mūsu šodien domē pieņemtie lēmumi ļaus tur visu sareģistrēt, kā vajag zemesgrāmatā, un viņi min, ka viņi tad varētu faktiski uzsākt to iekārtošanas darbu iekšienē un minēja šī gada maiju kā tādu potenciālo termiņu. Varbūt mums sanāks uz Jāņiem, tā kā iepriekš tika teikts, tikai nesanāca pagājušajā gadā, varbūt sanāks šogad. Precīzi, tas ir privāta attīstītāja paša uzdevums. Kā es esmu iepriekš skaidrojis arī tiešraidēs, mēs noteikti turpināsim runāt ar viņiem, sekot līdzi tam, jo tirdzniecības vietas pilsētā ir jānodrošina, vai tas notiks caur šo jauno tirgu, vai arī mēs kā pašvaldība varam domāt par kaut kādām nojumu izvietošanu kādā pilsētas teritorijā, bet centīsimies strādāt, sekosim līdzi šiem notikumiem un nepieciešamības gadījumā rīkosimies. Katrā ziņā attīstītājs paudz gatavību, jā, ka šobrīd, kad esam panākuši šo vienošanos, viņi ir ar nopietni virzīsies uz priekšu un arī ir apliecinājuši, ka viņi plāno celt vēl vienu šo blakus ēku ar tirdzniecības centru. Sekosim līdzi un gaidīsim, lai šie solījumi arī izpildās. Jā, tad parādījies jautājums par neapdzīvotiem pašvaldības dzīvokļiem, kas šajā lielajā augstumā mēdz dēļ tiem aizsalt ūdens. Šo problēmu arī zinām. Viņi tiešām šajā augstumā ir parādījusies. Šie dzīvokļi bieži vien tiek atzīti par tādiem, kuri īsti nav paredzēti, bez ieguldījuma veikšanas vairs nav paredzēti dzīvošanai. Un bieži vien viņi tiek, kā es minēju, viņi tiek laisti izsolēs, pārdoti, bet bieži vien tur sakarā ar to, ka viņiem ir noteikts diezgan augstas kadastrālas vērtības, tad bieži vien šīs izsoles prasa bezmaz vai gadu, jo pirmā izsole ir neviens tur nepiesakās vai ir pārāk augsta cena, otro izsoli bieži vien tāpat, tad varbūt cerība, ka trešajā vai ceturtajā izsolē tā cena nokrīt par kaut kādiem 50, 60, 70% un pietuvojas viņu reālai vērtībai, ka tad šos dzīvokļus arī kāds nopērk. Tā ir diezgan neefektīva sistēma. Es domāju, ka mums, kā pašvaldībai, it īpaši, ja šajos dzīvokļos ir, piemēram, malkas apkure, mums būtu jādomā par cilvēku, kurš fiziski šajā laikā brauktu un kaut kādā veidā nodrošinātu minimālu apkuri, vismaz lai novērstu šo dzīvokļu ūdensvadu nesalšanu. Jā, es piekrītu, tāds risinājums mums būs jāatrod. Tā, tad vēl parādījās jautājums, vai ir veiktas kādas darbības, lai izveidotu kompensējumu natūra teritoriju. Šī teritorija ir jau izveidota, viņa ir apstiprināta visās vajadzīgās atbilstošajās institūcijās. Un, cik man zināms, tur nekādi būvdarbi nebija nepieciešami, bet katrā ziņā
ja es šobrīd nekļūdos ar savu atmiņu, tad viss šis process ir noslēdzies. Viss, kas bija saistīts ar dabas teritoriju pārvietošanu no pasta pilsētas teritorijas, kur tiek plānotā tilta trase uz mazliet pa upi uz leju, tātad tuvāk upes malā, tuvāk lidlauka teritorijai, tad šīs darbības, jā, šīs darbības ir pabeigts, cik es nekļūdos. Tā, jautājums par pašvaldības policijas darba metodēm. Gari sarakstīts, bet saprotu, ka tā sūdzība ir par sodu politiku. Varbūt jānosaka citas prioritātes, piemēram, teritorijas uzraudzība. Jā, te ļoti prasītos šādi vispārināti jautājumi, man liekas, īsti nav korekti. Tas tā kā, jebko mēs varam tā vispārināt, bet konkrēti ir kaut kādi gadījumi, kuriem liekas, ka šis sods nav piemērots korekti vai varbūt par maznozīmīgiem pārkāpumiem. Es personīgi arī vairākas reizes vēl savu advokātu praksē esmu tieši iestājies par to, rakstījis sūdzības, lai pārkāpumus atzīst par maznozīmīgiem, daudzos gadījumos diezgan veiksmīgi. Tāpēc, ja ir kaut kāds konkrēts gadījums, arī droši varat nekautrēties atrakstīt uz e-pastu vai tiešām var izmantot arī pārsūdzības iespējas, bet jā, te prasītos redzēt kaut ko konkrētu. Tā vispārīgi komentēt es negribētu, bet tas, ka kopumā, manuprāt, Jelgava ir droša pilsēta un patīkama pilsēta, tādos lielos vilcienos skaidrs, ka autostas teritorija ir tāds mazliet kaunatraips mūsu pilsētai, kura risināšana ir cieši saistīta ar šo te autostas un mobilitātes punktu, autostas pārcelšanu, mobilitātes punktu izveidošanu, kas ļaus mums šo autostas teritoriju attīstīt kā tādu jauno pilsētas centru. Un darbosimies tālāk. Jā. Tā kā tādus vispārīgi, saprotu, cilvēkiem ir tāda vēlme pastrīdēties, bet es lūgtu vairāk konkrētības, jā, mums ir par tiem gadījumiem, kad mums liekas, ka kaut kur prasītos pašvaldības policijas vairāk uzraudzība vai par tiem sodiem, kas tiks minēti, tad lūdzu rakstiet mazliet konkrētāk. Tā, šobrīd neredzu daudz jautājumus. Jā, te ir papildu jautājums par tām darbībām uz papīra. Darbības, kā lai saka, ir veiktas ietekmes vidu novērtējuma procesa ietvaros, līdz ar to es nezinu, vai mēs tās varam saukt tikai uz papīra. Skaidrs, ka gala noformējums tam ir papīrs, bet ja jau atbildīgās institūcijas to ir apstiprinājušas, un, manuprāt, šis ziņojums pat ir apstiprināts ne tikai valdībā, bet pat Eiropas komisija ir šo procesu apstiprinājuši, tad diez vai mēs varam tā teikt, ka kaut kas ar to procesu nav kārtībā. Līdz ar to, ja ir kaut kas konkrētāk zināms, atkal aicinu uzrakstiet sīkāk, bet šobrīd man nav tādu ziņu, kas ļautu domāt par kaut ko nekorektu. Jā. Tā, tad varbūt vēl pēdējais jautājums, ko es minēju par tām tanku baumu lapām. Es zinu, ka kaut kad tika tur apspriests jautājums par pielaidēm, un vai mums tur jaunajā vadībā ir vai nav. To, kas var teikt, ir, mēs esam visas likuma prasības izpildījuši, un tur nekādas problēmas šajos jautājumos nav. Tāpēc, jā, tas vienkārši kārtējo reizi parāda, ka šīs ir tiešām tādas tankas baumas un politiska rakstura, es domāju, gatavošanās vēlēšanām Saeimas, kur cilvēki cenšas šādām nepatiesībām un sagrozītām lietām iegūt kaut kādu politisko kapitālu vai šīs anonīmie konti vai lapas. Ja kāds gatavs viens pret vienu ar mani diskutēt, organizēsim tiešraidi, nāciet. Mēs no tā nebaidāmies, esam gatavi runāt.
Bet tad reiķinieties, ka arī tīpaši ar iepriekšējo vadību saistīti cilvēki, tad mēs jautāsim arī konkrētus jautājumus par visādiem darījumiem un tam līdzīgi. Bet jā, tad es attiecībā uz sniegu skatos, ka ir ienācis viens jautājums par brauktuvu malām. Tad te varbūt prasītos tiešām tāds skaidrojums plašāks. Sniega, saucamais ziemas dienests un arī sniega izvešana, tas kopumā ir diezgan dārgs process. Līdz ar to arī Jelgavā šogad, vismaz aizbraucot uz Rīgu, mēs redzam, ka mums tā sniega ir stipri vairāk. Visur citur es neesmu bijis, bet tiešām mums sniega ir daudz, un to mēs redzam arī pēc šiem vaļņiem, kas veidojas starp pietvēm un brauktuvēm, kur, kad sniegs tiek notīrīts un tur sabērts. Tur, kur ir kaut kādas zaļās zonas pilsētā, kur šo sniegu iespējams uzkrāt, vai tas ir starp pietvi un brauktuvi, vai tas ir kaut kur maliņā, tad pārsvarā šis sniegs tomēr paliek pilsētā, jo sniega izvešana ir tiešām dārgs process. Tur, kur bez tā nevar izvairīties, protams, pašvaldība to darīs, un es saprotu, ka tas process, manuprāt, šodien viņš arī ir uzsākts kaut kādās vietās, un arī iepriekš pāris vietās jau sniega izvešana tika veikta, bet faktiski, kā ļoti labi teica pilsētas saimniecības vadītājs, mēs izvedam ūdeni, pārvadājam ūdeni. Ja, un par to ir jāmaksā dārgi, un tādā veidā arī šogad mēs ar pārmaiņu komandu esam vienojušies par dažādām papildu pozīcijām, kā tur vairāk līdzekļu novirzīt grāvju tīrīšanai, melorācijai, lietus noteku ūdeņu sistēmām, grānsceļu asfaltēšanai. Ja mēs ar to nodarbosimies, ka vedīsim ārā sniegu, tad mēs šo naudu visu, kas ir infrastruktūrai paredzēta, apēdīsim, un vasarā vienkārši viņa nebūs, lai īstenotu tādus reālus paliekošus risinājumus. Pēc kritiskajās vietās, protams, to darīsim, tur, kur saistīts ar drošību, kur pārāk šauras brauktuvs paliek, bet citādā ziņā, sniegs mūs zinām mērā lutina, jo viņš ir daudz, budžetam tas tik patīkamu sajūtu mums nerada, bet kopumā, manuprāt, lielos vilcienos mēs tiekam galā labi ar sniegu pilsētām, un šīs izvešanas maksimāli taupīgi, tikai kur tas ir nepieciešams dēļ drošības vai nav citur izcinājumi. Tas lielais skaidrojums. Un tad, tā kā, kur redzēju arī komplimentu, ka labi notīra sniegu gar ielām pie privātmājām, par to prieks. Mēģināšu tad noslēgt, neredzu vairs tādus jaunus jautājumus. Kopumā strādājam aktīvi, darbojamies, meklējam visur visādus labākus risinājumus, lai pašvaldība ar to lielu uzsvaru, lai pašvaldības budžeta līdzekļus tērētu tā tiešām jēdzīgi un lai tie būtu tādi paliekoši vērtīgi risinājumi. Strādājām faktiski visu decembri un lielāko daļu janvāri, tiekoties ar iestādēm, ejot detalizēti cauri pozīcijām, skatoties, kur mēs varam ietaupīt lietas, kur var netērēt. Ja. Visiem zināmie piemēri ir tie paši dārgie auto un arī kaut kādas reklāmas, radio un televīzijā, bez kurām, manuprāt, pilsētu var iztikt. Un šādās pozīcijās mēs spējām diezgan daudz iekonomēt līdzekļus, visādās mazās, tur nav tāda viena liela pozīcija, bet visādās mazās pozīcijās mēs spējām iekonomēt līdzekļus, lai 12. februārī, protams, to skatīsim, bet šobrīd ir paredzēts trīskāršot bērnu piedzimšanas pabalstu, trīskāršot iekšpagalmu labiekārtošanas programmas līdzfinansējumu, faktiski trīskāršot NVO fonda finansējumu, paredzēt, kas iepriekš nav bijis, līdzfinansējumu ūdensvadu, kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūvēji, paredzēt finansējumu grānsceļu asfaltēšanai, apgaismojumu jaunu izveidošanai. Protams, gribētos vēl to visu vairāk, bet, manuprāt, esam labi pastrādājuši, precīzi šīs summas redzēsiet pēc budžeta apstiprināšanas, bet būs tiešām daudz tādi, man liekas,
labas lietas paredzētas un it īpaši ar domu, ka pilsēta, pašvaldība kopā ar cilvēkiem, tātad līdzfinansējuma programmas, un kopā kārtojam mēs to vidi un priecājamies par cilvēku iesaisti gan ideju līmenī, gan arī reāli praktisku darbu līmenī, piedaloties šajās programmās. Pēc aicinu esiet aktīvi arī gan ar priekšlikumiem, gan arī sniedzot savus idejas šajās programmās, pagalma līdzfinansējums, NVO fonds un līdzdalības budžets. Ja, tie ir tādi galvenie, protams, arī, kas tīpaši uz privātmāju rajoniem varētu attiekties, ir šie ūdens un kanalizācijas tīkla izbūves līdzfinansējums. Arī grāns ceļiem. Nu tā, tas tādam ievadam. Nākamā tiešraide mums ir 12. februārī 5. Tajā dienā mēs 10:00 būs domas sēde, kurā mēs apstiprināsim pilsētas budžetu šim gadam. Un tad jau arī publiski tiks palaista informācija par dažādām pozīcijām. Un tad gaidu jautājumus, un vakarā skaidrošu, būs jautājumi, kur ir tās labās pozīcijas, un atbildēšu jūsu jautājumiem par neskaidrībām. Tāpēc paldies, ka pieslēdzāties. Un tiekamies 12. februārī 5. vakarā.